Induls Burka, mednieks. Ar lielo vārdu es teiktu. Es zinu, ka tu esi aktīvs mednieks. Jā, gadās aiziet uz mežu diezgan bieži. Un tu tajā sfērā esi īstenībā ļoti ilgi saistībā arī ar žurnālu. Kādā kolektīvā tu medījies? Mednieku klubs Ķepainis. Pie mums patiešām mežā mēdz būt ķepainis. Jā, tiešām? Nopietni. Jā, lāča pēdas pie mums laiku pa laikam ir redzētas. Interesanti, protams. Es zinu, ka jūsu kolektīvs ir diezgan aktīvs, visādas foršas sporta spēles taisa. Jā, mums arī ir mini Minhausens. Tas nav tā kā bērna Minhausens, bet mazais Minhausens. Mums ir pa gadu parasti 3 šaušanas sacensības pa šķīvīšiem, un tad viens no tām sacensībām ir komandu pasākums, gluži kā lielajā Minhausenā, kurš starp citu šogad notiks Koknesē, respektīvi tur, kur medīju es. Svētdienas mednieks jau tu galīgi neizskaties. Medības man ir darbs. Dzīvesveids, jā, es teiktu. Arī darbs un dzīvesveids, jā, protams. Man liekas, ka tā sajūta tāda, tu aizēji sestdien, svētdien medībās, kas tev sagaida pirmdien, otrdien, trešdien? Medības. Runāšana pa medībām. Tik daudz informācijas, tik daudz ko jaunu ātri uzzinu. Un trešdien var aiziet medībās, pilnīgi noteikti. Jā. Un prātā ir palicis viena tāda forša epizode. Redaktore Linda zvana, ko tu dari? Saku, kā sēžu pie datora, rakstu. Kā tu neesi darbā? Es saku, tas kā? Es reāli rakstu. Viņa saka, nē, tagad daram tā. Datoru slēdzam ārā un uz mežu projām, lai tu būtu darbā. Respektīvi medībās. Un jā, godīgi sakot, ir arī situācijas, kad vienkārši tiek klēpja dators paņemts līdzi, uzkāp medību tornītī, sagatavo visu medībām, noliec karabīni, tur binokli, atver datoru un mierīgi rakstu. Un tad, kad tu dzirdi kaut kas notiek, tad uzliec uz pauzīti. Paskaties, kontroles, datoru ciet, plinti rokā un viss notiek. Jā. Vēl ir tā, ka tu regulāri testē mūsu dažādas ierīces no mūsu veikala. Zināmā mērā arī mēs to drusciņu motivējam, piespiežam iet mežā. Ja? Tā sanāk. Tu arī testē, teiksim, mūsu ražotājs Pīksra, Termteku, Alpenu un ko tik vēl. Saitongu, Guida kādreiz ir bijusi. Kā tu domā, medības bez termālā mūsdienās ir iespējams? Medības, protams, ir iespējams arī bez termālā tēmēkļa, taču ir 21. gadsimts un varam izmantot tās iespējas, kas ir. Un jāteic, šo te pēdējo pat dažu gadu laikā mēs te ar Jāni daudzkārt arī šai pašā vietā sēžot, esam runājuši par to, ka 256. piemēram sensors, kas tā kā pats maziņākais, viņš ir izaudzis no tāda, nekā nevar redzēt, vai precīzi var redzēt pleķīti, līdz tam, ka tu arī tādā normālā, gan arī var teikt, ka šaušanas attālumā redzi jau skaidri dzīvnieku ar visām aprasēm, kas ir jāredz, lai raidītu precīzi šāvienu. Cik mums termālajie ir gadus, teiksim tā, jau vidējiem medniekam aizsniedzam, es domāju, 11 noteikti ir, jā. Kāda bija pirmā sajūta? Kad tu atceries? Es atceros noteikti, kā bija, kad es pirmo reizi ieskatījos termālajā monoklī. Tās sajūtas, pirmkārt tāds apjukums mazliet. Tā bija uzlika no Termteka, ka tik nebija viena no pirmajām, un tu saproti, ka tu redzi pievilināšanas vietā šo te graudu tvertni, pienāk stirna, un tu uz tās muces redzi siltumu atspīdumu. Tas bija tā, wow, arī tā izrādās varbūt. Līdz tam to siltumu starojumu, to bildīti, tu, labi, tur termiķis, bet tad, kad tu redzi, kā tas reāli dzīvē strādā, tā ir pavisam cita pasaule. Tā ir, es atceros sevi, pirmās reizes, kad ieslēdzu termokameru, es tā kā uz pauzes sākumā tā nesaprotu tiešām. Un tad es tā skatos uz to mežmalu pa kilometru un es pie sevīm tā. Tiešām tik daudz? Jā, tiešām izrādās, ka tiešām viņi tur ir tie brieži un viss tas pārējais. Jā. Kā tev liekas, mazliet man to jāpastāsta, tu esi iztestējis Termteku, Pīksru, kā tu domā, Pīksra, kam varētu būt vairāk piemērot? Ar ko atšķirās mazliet no Termteka? Mazliet man tev tas ir jāpavaicā, jo tev ir diezgan liela testu pieredze. Zini, kā Jāni ir. Te nevar pateikt, kas ir labāks vai kas ir sliktāks. Te tās lietas viss jau ir izjūta līmenī. Tas ir tāpat, kad tu izvēlēsi savu ieroci. Labi, varbūt noteikti ir cilvēki, kur izvēlās, ka viņiem vajag tieši konkrētā zīmola ieroci un tur kaut nagi noiet. Bet es uz to raugos savādāk. Piemēram, tā, ka es izvēlējos savu medību karabīnu, ar ko es pašlaik medīju, es vienkārši iegāju veikalā, man jau bija iegādes atļauja, un es vienkārši visus pēc kārtas ņēmu uz izjūtām. Un šeit es domāju, ka ir tieši tas pats, jo cenu kategorijas ir ļoti, īpaši tagad ir ļoti dažādas, un gan vienam un tam pašam, piemēram, tam pašam Termtekam ir arī lētāki risinājumi, kaut vai, piemēram, Ibex, kas ir lētāks risinājums, un ir arī Oryx, kas ir augšējais plaukts.
Un tāpat arī Pixfrei, un teiksim, arī tīri tā kā fotogrāfam, un viņiem drusku atšķirās krāsa temperatūras attēlam. Termtekam viņš tā kā drusku ir ar augstāku krāsa temperatūru, un augstāks, tas nozīmē, ka viņš ir zilganāks drusku tas attēls. Pixfrei viņš būs drusku siltāks, tas pats attēls, respektīvi drusku varbūt kaut kādi drusku dzeltenīgie tādi toņi tajā attēlā. Baigi interesanti, it kā vienādu parametru. It kā reizēm es arī pats testēju, nedomā, ka es netestēju, es testēju dienu un nakti viņas, un it kā vienādi sensori, bet ir tas ražotāja rokraksts, ja? Jā, protams. To var atšķirt. Tāpat kā, piemēram, tu izvēlēs fotoaparātu, ja, ka tu nopērc Canon spoguļu kameru, piemēram, tu jau startā zini, kad attēls, respektīvi tā bildīte, viņa būs jau drusku siltākos toņos. Nopērc Sony, viņš būs jau augstajos ar zilganā toņa, tā kā piesitienu, krāsas temperatūra augstāka, Tas ir tīri no ražotāja, no tehnoloģijām izmantotajām, bet tas ir izjūta līmenī. Vienkārši vajag saprast, kas tev pašam patīk. Klau, ir kāds kurjos bijis arī tā medībās? Noteikti medniekam ir kaut kāds savs super stāsts, ko viņš tad, kas paliek atmiņā. Taisni bija tāds stirnāžu riesta momentiņš un sēžu, dzirdu kaut kas grāvja aiz muguras. Tonīts praktiski uz grāvju uzbūvēts, kaut kas šļakst. Paskatos, bebris izliet, nabagu laikam blūsas koda, kas ar vienu sānu, otru sānu pārvaļās, kaskādīt tāda no viena un uz otru, un baudu procesu, skatos, kā tas bebris tur knosās. Dzirdu, kaut kas notiek mežiņā, notiek kaut kāda darbība. Bebrs labi, lai viņš tur knosās. Mazums, kas viņa tur moka un izlido stirnu kaziņā rāzīti un tas tur lens to kaziņu un lens un tā un šitā. Tu saproti, ka viss process notiek turpat lejā zem tā torņa. Gudīgi sakot, ierocis tā arī kā uz torņuša malas nolikts tā. Zin kā, man arī gudīgi sakot, nepatik tie momentā iztraucē. Lai viss notiek, daba prasa savu arī āzītam un stirniņai. Galā āzis bija ļoti foršs, lai taču viņš izdara to savu darbiņu, un tad jau vēlāk. Tev ir arī ierakst pogu, kur tu vari vienkārši smuki ierakstīt. Jā, tas bija tādu krietni laikā, kad vēl nebija tādu opciju, un telefons bija podziņnieks. Es sapratu. Man vienkārši tā bilde ir acīs, un tad vēl viens tāds moments, kad sēdi, dzirdi kaut kas čablējā, paskaties, tai savanājos taču nav nekā. Vēl pēc maza brītiņa tu paskaties, ka tur avanājas drusku nokustās, un tad tu tā acis izbīd uz kātiņiem un mēģina saprast, kas tur notiek, un ar binokli turpat lejā zem torņa mēģina saprast. Maziņš stirnolēns kazlēniņš, tur mēģina noplūkt to avanāju lapiņu tā, lai tas avanājs nepakustās. Tas ir tādi momenti, ko tu atceries, un te kaut kādu gadu atpakaļ, pagājušajā gadu stirnāžu medību sezonas sākumu lapsēns. Iznāk un staigā ap torni. Tāds maziņš, tāds foršs, man kaut kur arī video, es tur safilmēju, smuku muziku uzliku. Viņš vienkārši staigā, viņš iepazīst pasauli un bauda dzīvi. Gandrīz skatoties to lapsēnu un filmējot, palaidu garām to selektīvu āzīti, ko vajadzēja nomedīt. Un pats interesantākais, tas āzīts iznāk, apstājās, labi, es to āzīti knikts, viņš gar zemi un domāju, kur tam lapsēns palika, viņš turpat ir. Viņš šāvienu varbūt dzirdēja pirmo reizi dzīvē, bet, protams, ne pa viņu. Un es vēl turpināju filmēt kaut kādu pusstundu to lapsēnu. Tur smuks video sanāca tāds tā, ka tie tādi momenti, kas vienkārši jāaizmirstās paliek. Jā, nav jau vienmēr. Kā jums kolektīvā ir ar jaunajiem medniekiem? Nāk pa kādu. Nāk, jā. Jā, mums arī daļā dzimuma būtnes nāk un viss notiek. Ir viena dāma. Un patiesībā tas baigi forši disciplinē medniekus un mednieku māja kļūst spožāka, tīrāka un veči. Tad ir kārtīgs vadītājs un forši biedri. Valodu no austrumu zemes lieto arvien retāk un viss ir forši. Skaidrs apmēram, tā kā prieks bija tevi satikt. Jā, mazliet atraut tevi no ikdienas, mazliet papļāpāt. Šausmas. Tagad kā neskatās 10 minūtes, tagad pārdzīvo. Vēl kā tu domā, maziņš tāds jautājums par termālajiem. Tagad mums ir tādas tehnoloģija laikmets, mēs visu redzam, visu. Man ir reizēm tā, ka es arī, protams, ar tiem termālais apkrāvies, eju uz medībām. Man reizēm ir tā, ka es biežāk pat vienkārši nospiežu plēpogu nekā... Es domāju, ka viņš spiež nevis plēpogu, bet ierakstu pogu spiež. Es ierakstu, jo ir tik daudz, ko var safilmēt, ko var redzēt. Protams. Tas ir vienkārši... Galu galā, ja tev nav noteikti jānomedī, ja tas dzīvnieks tur nedara kādu postu darbu un saimnieks nav paņēmis aiz čupra, kad, jau klausies, viss ir slikti. Ko es tā kā valku uz to, ka, man liekas, termo ir tāda mazliet arī atbildība, ne? Nav mazliet? Kāpēc es domāju mazliet? Es domāju nopietna atbildība. Jo tās iespējas ir,
Iespējas ir milzīgas, bet vai viņas nevajag izmantot tieši tā, ļaunprātīgi. par to es gribēju teikt. Atceramies visu, kas tur normatīvos aktos ir sarakstīts par šo tēmu un medijiem atbildīgi. Un galvenais tā, lai arī mūsu bērni, mazbērni, lai viņiem ir ko medīt. Un tas termā patiesībā ļauj saprast, kas tev tavās mediju platībās ir. Un tad jau tu vari pieņemt lēmumu medīt vai nemedīt, vienkārši pafilmēt, uztaisīt smuku filmu sev ģimenes albumu, sociālos tīklos ielikt. Tā ir. Ko, neaizkavēšu tevi ilgāk. Jā. Paldies, ka mazliet vēl kādu minūti. Atkal kādu reizīti. Jā, sarunām. Paldies jums.